Šodien ir 3. diena kopš es esmu Jaunzēlandē, bet šodien arī pasērfot. Bet nezinu, vai tas būs iespējams, jo nav pieejami instruktori. Un tad bez instruktora man ir drusku bail to darīt. Bet, kas zina, varbūt es to darīšu. Te ir ļoti skaisti. Es negribu braukt no šejienes prom. Te ir liels miers. Daba, 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 daba. Ārprātīgi skaisti. Tiešām redzēsim, kā izskatīsies lejā tuvāk. Šis ir vienkārši debešķīgi. Godīgi sakot, es vienkārši nespēju noticēt, ka tas ir tā kā īsts skats. Tas tur lejā ir pa īstam, tur viss tie viļņi, tie akmeņi. Tas ir pa īstam. Te var noiet lejā. Tā vismaz izskatās, ka te var noiet lejā. Un ja te var noiet lejā, tad te ir jāiet lejā. Wow. Te viss ļoti slīd. Varbūt arī nevajadzēja iet lejā. Aha, danger. Lovely. Labāk iesim tur. Ok. Interesanti, ko tas nozīmē? Cliff edge. Jā, es esmu diezgan priecīgs, bet es neesmu izgulējies vispār. Es aizgāju gulēt 10 un pamodos 2. Līdz ar to es gulēju tikai 3 stundas. Šodien līst. Tāds diezgan apmācies, laiks baigi drūmais. Šodienas darāmo darbu sarakstā. 1. Iztīrīt zobus, izdarīts. 2. Sarunāt sērfa nodarbību. 3. Atrast veikalu, lai var nopirkt sev paēst. Un 4. Izbaudīt atlikušo dienu šajā brīnišķīgajā pilsētiņā. Te būs jāatrod bankomāts, jo tūlīt paskatīšos, ko raksta mans sērfošanas instruktors. Iešu sērfot! Sērfot ir lieliski. Nekad dzīvē neviens sporta veids mani tā pirmajā dienā nav aizrāvis kā sērfošana. Tas bija uz pirmā viļņa, es piecēlos kājās. Bija iepirkties, nopirku svarīgas lietas, piemēram, kā tualetes papīru, jaunu zobirstīti, konservus, lai tie var stāvēt mašīnā. Apsolu uztaisīt arī manas jaunās mājas tūri. Es sakārtoju šodien arī savu māju. Ir arī miega zāles līdzi, jo man ir diezgan grūti funkcionēt uz 3 gulētām stundām, jo pa dienu man nenāk miegs un pa nakti man arī nenāk miegs. Es esmu atbraucis atpakaļ uz Auklandi, lai nokārtotu rītdienu bankas kontu. Paldies, draugi, ģimenes locekļi, mīļie cilvēki, ka jūs kvēli sekojat līdz tam, ko es daru YouTube'ā, savā jaunajā hobijā. Un lai mums visiem ir vieglāk un lai man jums nav katru reizi jāsūt links uz video, tad piesakojiet, uzlieciet sev zvaniņu, lai jums katru reizi, kad atnāk videoklips, jūs to zinātu. Es to turpināšu darīt.